Vēsturiskā Dobeles tirgus laukuma pirmsākumu meklējam 5 gadsimtus senā pagātnē. Laika gaitā tas daudzkārt mainījies. Gados vecākie iedzīvotāji vēl atceras gan laikus, kad šeit pulcējušies tirdznieki, gan laikus, kad parādē soļojuši garām Ļeņina piemineklim. Šovasar pienākusi kārta jaunām pārmaiņām. Tas orientieris projektētājiem bija pagājušā gadsimta 30. gadi apmēram telpis, kāds ir izties tirgus laukums ar niansēm. Tas laukums kā tāds domāts daudzfunkcionāls, tad varēs rīkot dažādas pasākumus. Laukuma centrālais tāls būs aka, kas vizuāli atgādinās senos laikus, bet darbosies mūsdienīgi, bet gar malu iecerēts izveidot strūklaku rindu. Iedzīvotāji lielākoties atbalsta ieceri, bet ir neapmierināti, ka tās izveidēja nozāģēti koki. Man žēl to koku. Ko visus tur nozāģēja tik daudz nost, vai ne? Tie bija jau lieli izauguši un tādi. Var jau būt. Kas to zina? Tad redzēs, ja sagaidīsim. Tur viss bija smukas un liepiņas. Tās bija apmēram 7-8 gadu auguši tikai. Varbūt ar vairāk. Es tā nepateiktu. Varbūt ar 10 gadu. Ja. Viņas bija tieši zaļumā. Tās nevajadzēja likvidēt, jo tur gar to malu, ko lai redz tos vecos mājas. Pilsētas arhitekts skaidro, ka māju īpašniekiem tiks lūgts fasādes restaurēt tuvu vēsturiskiem izskatam, bet koki esot bijuši slimi. Koki bija savu laiku jau nodzīvojuši, un viņi, ja arī paliktu vecajā izskatā laukums, viņi tāpat būtu jāpārstāda. Un to koku vietā, protams, Dobelēs tiks iestādīt vismaz 2 vietā. Rekonstrukcijas gaitā tiks nomainīts arī komunikācijas un apgaismojums. Pašlaik vēl tiek veikta laukuma demontāža, bet jau maijā tiks uzsākta komunikācija nomaiņa. Vairāk nekā 600 000 latu vērto projektu, no kura lielāko daļu finansējumu sēdz Eiropas Savienība, paredzēts pabeigt līdz šā gada rudenim.